Dāmas un kungi, labadiena! Šodien turpinām sarunas ar mūziķiem, jo mums ir Mārtiņš Sauspurēns, kurš ir bundzinieks patiesībā. Labdien! Nē. Zinot un gan pazīstot bundzinieks, es sev tā nevajadzētu pieteikt. Bet tādā veidā jūs esat nonācis šeit, jā, un caur to, tā teikt, prizmu. Lai būtu. Jā. Un, protams, jūs esat skaņzinis, audio inženieris un izgudrotājs, un, kā mēs zinām, slavenās kompānijas Blue dibinātājs, pamatsastāvā jūs esat. Un es te gribu piezīmēt, man liekas, nekur informācija tāda nav. Faktiski es kompāniju nodibināju viens pats. Jā, 1995. gadā maijā es nodibināju viens pats. Kompānija bija reģistrēta tikai uz manu vārdu. Ja? Ir dokumenti. Kāpēc? Jā, es sadarbojos un ļoti daudz man palīdzēja mans partneris Skipers Vais, bet viņam bija aktuāls, viņam bija studija, viņam bija kontrakts ar JVC firmu par skaņu plašu izdošanu, viņš vienkārši nevarēja atļauties. Ja? Un tikai tad, kad JVC likvidēja savu filiāli Amerikā un visus arī slavenākus vārdus kā Skipers Vais, atlaida. Tad viņš palika bez darba un brīvs. Un es par to ļoti nopriecājos. Saņem 50%, strādāsim kopā. Un tā tas notika. Bet tā man jau gribās tos dibināšanas laurus paturēt sev. Jā. Bet es negribu viņu aizvainot, tāpēc es nekad publiski, plašākai, teiksim, angļu auditorijai par to nerunāju. Un es saku co-founder. Ja. Kaut arī, ja es atgriežos pie pašiem sākumiem, tad šis pats nosaukums Blue, to jau arī palīdzēja, kaut viņš nedibināja kompānijiem, es ar viņu sarunāju, kādu nosaukumu izvēlēties. Ja? Un tad viņš ieteica Baltic Latvian Universal Electronics, kuru es kur latviešu valoda ir pamatvaloda un angļu valoda, otrā bija krievu valoda. Kā var būt Baltika un Latvija? Kopā mēs neliekam šādas te. Bet lūk, viņš ielika, kad es protestēju, viņš saka, bet iznāk brīnišķīgs, kā tas būtu akronīms. Angļu valoda zina. Jā. Blue, jā. Es piekrītu, te mēs esam. Lieliski izvēle tomēr. Jā. Ka jau mēs sākām par to tēmu runāt, tad kur bija tas, kāpēc tad nolēmāt doties no Blue tā kā projām vai pārdot viņu un doties tālāk? Tas ir smags stāsts, ļoti skumjš stāsts. Ja. Es sāku mikrofona sirds, varētu teikt, ir kapsula, ja, kur uztver skaņu. Un šīs kapsulas vispirms mēs sākām ar mikrofona restaurāciju un piederumu, kastes turētāji. Ja, tāds bija sākuma, teiksim, tas bizness, ja, kurš arī bija pirms 95. gada. Es biju nodibinājis 2 gadus agrāk tādu kompāniju Martins Labs, man vēl saglabājies ir pulkstenīts ar tajiem speciāliem iniciāļiem, bet tur bija konflikts ar Martinu, ir liela, manuprāt, gan apgaismas, gan akustikas kompānija. Es sapratu, ka šo vārdu es nevaru lietot, un tad vēl man bija tāds piedāvājums no Davida Manleja kompānijas, bet tas atkal bija
tāda vairāk manas izmantošana, un es noticēju, un tos pirms 95. gada es pārāk neaizrāvos. Nevis neaizrāvos, bet iedomājos, ka es strādāšu pie kāda. Bet tikai vēlāk es sapratu, kad iemesls, kāpēc mani arī šis te Deivids Manlejs neņēma, ir tas, ka es jau biju pa vecu. Ja? Tur ir vajadzīgs, lai darbinieks ņemt līdz 30 gadiem. Ja? Tad jau man bija pār 40. Kā notika pats process sākumā? Man strādāja lielisks inženieris un arī metāla apstrādes speciālists Jānis Dukāts. Ja? Jau vairākus gadus kopš vairs nav viņš. Un viņš veic visus darbus, ieskaitot arī elektroniskos restaurācijā, bet pietrūka mikrofona kapsulu atjaunošana. Vienu brīdi es jau biju mūris likvidēts, es devos pie paša Neimaņa, tad šī kompānija nebija vēl pārdota Sennheiseram, un tur iegādājos kapsulas un arī dažas rezervas daļas. Bet, kad Neimans tika pārdots, un ne tikai pārdots, jau viņu, kad viņi vēl bija pastāvīgi uz pēdējos mēnešus, viņiem vairs sāk trūkt šīs rezervas daļas. Un es atradu labu piegādātāju Ļeņingradā, Sanktpēterburgā tagad. Oktāva, manuprāt, šo rūpnīcu sauc. Un tur es iepazinos ar lielisku kapsulu izgatavotāju, un mēs sākām šīs kapsulas iegādāties no, es lietošu vārdu, toreiz, man liekas, vēl bija Ļeņingrada. Bet man jau urdīja doma, ka vajadzētu pašiem, es zināju to tehnoloģiju, es pats nevarētu, protams, izgatavot, bet es zināju, kā šīs kapsulas tiek gatavotas, un tur tas lielākais to metāla daļu ir relatīvi profesionālam ar labu iekārtu, viegli izgatavot. Bet pašu membrānu, kura uztver skaņu un kura ir tāda, varētu saukt, filma, ļoti plāna, mailāra, jeb neilona, varētu teikt, es nebūšu precīzi tādā nosaukumā. Tā ir ļoti plāna, no 1 mikrona līdz 10 mikroniem, un ar tādu, un tā tiek aputiksnēta vakumā ar zelta vai alumīnija putekļiem vienmērīgi, Es pētīju, kā šīs iekārtas Politehniskā institūtā strādāja, bet man neizdevās atrast momentāli tādu, kurš varētu veikt. Bet mani iepazīstināja viens no maniem draugiem, iepazīstināja ar firmu Skrupls, kur ražoja medicīniskos piedarumus, pamatā metāla titāna implantus, bet viņi arī ražoja zobārstu spogulīšu. Un spogulītim ir nepieciešams šis te vakuma pārklājums. Sākumā šis Skrupls izgatavoja mums dažādas metāla daļas, un viņiem radās arī problēmas ar tiem spogulīšiem, nebija noiets, un tā mašīna stāvēja neizmantot. Un es griezos pie tehniskā direktora, jeb īpašnieki, tur bija 2 īpašnieki, Juris Zariņš un ķirurgs Jānis Ābols. Klau, Juri, ir tāda lieta, mikrofona kapsulu, tad viņš absolūti neko nezināja par mikrofoniem, Un tur ir nepieciešama filma, tāds zelta pārklājums uz plānas filmas, kā domā to varētu veikt. Juris Zariņš bija tāds cilvēks, kuram nekas nebija neiespējams. Viņš saka, jā, varam.
Es viņu apgādāju ar informāciju par, cik bija iespējams sameklēt. Arī man bija draugs Ļeņingradā, kurš dabūja lekciju konspektus par šo tehnoloģiju un vispār mikrofonu uzbūvi. Un šo visu es iedevu Jurim Zariņam, un tiešām viņš atrisināja. Un mēs sākām ražot kapsulas Latvijā. Te varētu stundām runāt, bet es mēģināšu saīsināt. Īsi sakot, Zariņš pamazām, man būtu jāsaka, ka tā kaut kur varbūt bija viltība. Ko tu skrieni tur pie Dukāta, tad elektronika tev vajadzētu visu ražot pie manis. Protams, man dzīvi tas krietni atviegloja, un šos te mikrofonus gandrīz 100% sāka ražot firma Skrupulus. Ja? Mums izveidojās labas attiecības. 96. gadā, ja varbūt 97. arī Zariņš atbrauca. Man ir fotogrāfijas, kuras vēlāk varbūt noteikti vajadzētu ielikt. Lietas gāja labi. Bet kas nebija pareizi, es nebiju tāds biznesa cilvēks, ja, kurš zina par visiem līgumiem, un skipers arī varētu teikt, viņš orientējās biznesa vidē, bet viņš nepārzināja to pašu biznesa tehnoloģiju. Ja? Viņš varēja pateikt cenas un ko var pārdot un kādai būtu jābūt peļņai. Īsi sakot, mēs strādājām ar Zariņu bez noteiktiem tādiem darījuma līgumiem. Jā, mums bija rakstisks pasūtījums, tādi, bet tīri juridiski nebija, es teiktu, nebija pareizie papīri. Un redzot mūsu tos panākums, Zariņš sāk pamazām deklarēt, kad mēs esam tikai tirgotāji un kad viņš ir tas, ka viņam faktiski pieder, ražotājs ir galvenais. Ja? Principā mēs viņu bijām uzaudzinājuši par ražotāju. Īsi sakot, atkal būs fotogrāfija, kur būs redzams viens Jay-Z, un šī kompānija joprojām pastāv Latvijā. Stends, kur ir faktiski viss mūsu mikrofona kopijas. Tikai zem cita nosaukuma. Tad problēma sākās tieši tādā veidā, kad mums zvana no žurnāla Miks redakcijas, kurā mēs reklamējamies, un vaicā, mums ir no Latvijas ienācis reklāmas pasūtījums firmai Parablue. Ja. Mēs brīnamies, kas tad tas? Noskaidrojās, ka Zariņš grib uz savu roku taisīt biznesu. Pilnīgs kaut kāds, kā saka, smieklīgi, jā, jo tur tādā veidā lietas nenotiek. Bet mums veidojās konflikta situācija. Jau mēs mums bija iespēja sagatavot dokumentu, jau juridiski, ka viņš tā nedarīs, bet tik un tā viņš nodibināja firmu Violet, piereģistrētu Igaunijā. Un tur gan bija viņa paša dizaina, bet, protams, mūsu elektronikas kopijas. Labi, Violets, mums nav iebildumi, viņš nav mums konkurents, bet situācija sāsinājās tādā veidā, ka mums tas, teiksim, CEO, ja, chief, kā būs? Jā. Kā tas būs, chief officer, bet par vidu galvenais direktors, izpildirektors. Galvenais izpildirektors bija jauns puisis, strādājis lielā mūzikas instrumentu ķēdē, ģitāra centrā, un viss, viņš uzskatīja, viss jādara tā kā pēc grāmatas.
un bija jānodod, ja nemaldos, tas bija 2004. gadā, jauns gada pasūtījums firmai Skrupls, un pasūtījumu Zariņš pieņēma uz pusgadu vajadzēja. Ja. Un vienmēr jau mēs iznesām, es aizgāju un mēs koriģējām, jo uz pusgadu nevar zināt kāds, un nebija nekādas problēmas. Tagad šis, un mēs ar Skiperu nebijām iesaistījuši šī pasūtījuma veidošanā, tieši ar Zariņu. Lūk, šis te vadītājs aizsūt Zariņam tikai pa kvartālu. Zariņš saka, man vajag uz pusgadu. Vadītājs atbild, es nevaru dot, es nezinu. Izveidojās neveselīgs dialogs, ja, es nebiju klāt, tā man atstāstīja. Zariņš saka, jau uz kvartālu man jāpaceļ cena. Vadītājs saka, ja jāpaceļ cena, man jāmeklē cits ražotājs. Un mums bija liels pasūtījums jau izgatavots, stāvēja Zariņa noliktavā, un Zariņš šo te, var sakot, pārtrauc sarunu, tad es iejaucos, aizsūtu faksu, ja kas pa lietu jāsarunā. Nē, ir, teiksim, tāda sankcija, viņš ar mums vairs nestrādā. Un tad sākās. Viņš izsūta vēstules visiem mūsu tirgotājiem, mēs esam tikai starpnieki, ja, un viņš ir īstais, momentāli, jā, un sākās tiesvedība, ja. Tiesvedība ilga apmēram 2 gadus, manuprāt, tā beidzās 2007. gadā. Vai 2008. gada pavasarī. Mēs, protams, vinnējām. Tiesvedība bija gan Latvijā, gan Amerikā. Un ko tas nozīmē mums? Arī Zariņam nozīmēja lieli izdevumi, bet, protams, Skruplem tie bija noteikti mazāk, bet noteikti arī pārsniedz vismaz 100 000 noteikti, ja, jo viņš jau arī paņēma noslēgumā Amerikas advokātus. Mums tas izmaksāja gandrīz 500 000, ap 450 000, ja. Mūsu ar Zariņu iepirkums bija pēdējais, lielākais, ja, kad mēs noslēdzam sadarbību ar Zariņu, bija kaut kur tuvu pie 1 miljona, ja, mēs ņēmām preci. Ja. Te mums vajadzīgi jauni ražotāji, ja, gan Amerikā, gan Ķīnā. Un tur jau, ja ar Zariņu es varēju sarunāties par apmaksām, tur jau mums tur ir vajadzīga priekšapmaksa 50%. Labākajā gadījumā 30%, bet toreiz mums prasīja 50% priekš, un mums nebija nauda. Ja? Mums bija kaut kādi 50 000. Mums laimējās, bija nodibinājusies jauna investoru grupa, tiešām jauni cilvēki, tikko beiguši tās universitātes. Bija ļoti veiksmīgi savākuši naudu no bagātajiem, un viņiem bija termiņš beidzās, ja es izveidoju šādu te grupu, ir noteikts laika limits, ka tev ir kaut kas jādara ar to naudu. Ja? Dabīgi nauda ir paņemta, naudai jānes peļņa. Un mēs īsi 2008. gadā ļoti izdevīgi pārdevām kompāniju. Mums palika nelielas daļas, ja, bet pat kopā mums ar Skiperu mēs vairs nevarējām noteikt, ja, kā veidot biznesu. Bet šie te investori absolūti, protams, neieca neko no mikrofoniem. Mums bija brīvas rokas, un mēs varējām turpināt strādāt tā, kā mums patika. Ja?
Nu, tas bija iemesls, kāpēc mēs bijām spiesti pārdot Blue. Ja? Zariņš nodibināja Jay-Z, kuri eksistē šobrīd. Ja? Cik man zināms, viņu apgrozījums nav sasniedzis miljonu, kāds bija ar Zariņu mums strādājot. Jā, viņi ir zināmi, bet tās iespējas, kādas varēja būt, ja nebūtu šī tiesvedība, mēs varam tikai fantazēt. Jā, kopā strādājot, visi būtu sasnieguši vairāk un beigās nopelnījuši vairāk nekā... Man būtu pat sarunās ar Zariņu, kad mēs veidojam tālākos plānus, viņš jau bija ar mieru sastrādāties ar Ķīnu, jā, kas, protams, milzīgi, palielināt tos apgriezienus, jo viņa ražotnē nebija tādas jaudas, uz kādām mēs jau virzījāmies. Tā kā, un tālāk īsti runājot, šie pirmie pircēji pārdevu tālāk, ja, atkal tur būtu tāds slikta pieredze, jo tie pirmie pircēji mūs neinformējot palielināja pamatkapitālu. Un tas nozīmē, ka mūsu daļas saruka, un mēs to nezinājām. Atkal veidojās, mums būtu jātiesājās, sarunas, dabujām mēs tur kaut kādus bonus, bet nebija tas, kad kompānija tika pārdota otro reizi, ja, nenosaukšu tagad precīzi gadu, kad mēs saņem tik daudz naudas, kā mēs bijām plānojuši, ja, lai turpinātu. Tas labais moments bija tas, kad sakarā ar šo negodīgo rīcību mēs dabujām, ja tur bija viņa nolaidība, mēs varējām turpināt momentāli strādāt savā nozarē. Ja, parasti ir tā, kad kompānija tiek pārdota, ja, tad tie, vai ne, ir kaut kāds noilgums. Ir noilgums. Manuprāt, tas bija tomēr tā, ka mums bija līgums kopīgi, kad 5 gadus mēs nevarēsim strādāt. Un 5 gadus mēs nostrādājām, un viņi nebija iedomājušies tie īpašnieki papildināt jaunu, tā kā mums bija viss, kā saka, ok, un mēs uzreiz nodibinājām šos nīt mikrofonus. Jā. Un kā tad nīt, no kurienes tas nosaukums? Vai tas ir patiešām tā kā tulkojums nīt un tā kā feins vai foršs, vai no kurienes, vai tas ir kaut kāds ar saīsinājums? Nē, tas ir tieši feins foršs. Jā. To atkal izdomāja Skipers ar savu to māksliniecisko vadītāju, mūsu Ken Nails. Un tad... Vai jūs esat atpakaļ, teiksim, tajā, augstākajā punktā, kas bija arī Blue ar nīt mikrofons, vai esat jau tālāk, vai? Tātad, kas notika ar mikrofoniem? Mums sakarā ar to, teiksim, ka mēs tikām apkrāpti, mums pietrūka atkal kapitāls, lai ar lieliem apgriezieniem. Mums būtu jāsāk, kā mēs sākām Blue, ja? Un tas vairs, kā saka, neietu krastā. Ja? Otrais vairs tā negribējās galīgi. Jau. Ko tas nozīmē? Tas nozīmētu obligāti, ka mums pašiem sarukt ienākumi, ja? Būtu jādzīvo, gan es arī, kā saka, neatjaunojos, ja ne tikai paliku vecāks, ja? Mums vajadzēja vai investoru, mums vajadzēja finansiālu, kā saka, atbalstu. Ja. Ar ko tas beidzās? Beidzās ar to, kad šis te pats Skipers, mans partners, otrā pārdošana notika tādā veidā, kad tika vairāk solīšanā. Mēs tikām izlikti, tas process ir, bankā ir speciāla nodaļa, kur nodarbojās ar kompāniju pārdošanu, un viņi izsūta to paku ar dokumentiem, ja ko nozīmē šī kompānija, kāda varētu būt perspektīvas.
saviem, gan arī nesaviem klientiem. Ja? Un tā kā uz šo te vairāk solīšanu pieteicās kādas 18 kompānijas. Ja? Un starp tām bija daudzas ar mūzikas industriju saistīt, jo mūs nopirka otrais pircējs bija tāpat kā pirmais tīri investoru grupa. Stipri lielāk pa pirmo, ja, kuriem jau darījumu pamatu kapitāls bija miljardos. Viņi gan medicīnas iekārtas, liela kompānija. Un Skipers zināja šo sarakstu, un viņš apzvanīja tos, kuri zaudēja to savās izsolē uz Blue. Blue jūs nenopirkāt, bet jūs varat dabūt Blue dibinātājus. Ja? Un tad visizdevīgākais piedāvājums nāca no Gibsona ģitāras kompānijas, kuras toreizējais vadītājs Henrijs Juškevičs bija iedomājies kļūt par līdzīgu kā Harman grupa, kur tagad jau ir nopirkusi Samsungs, kurai bija vairākas audio skaņas, tur JBL un Soundcraft, arī AKG mikrofoni, konkurēt ar viņiem. Un viņš sāka uzpirkt daudzus slavenus brandus, ja, un viņu ieinteresējamies, ja, mēs saņēmām atkal pārdevām savu mapīti ar saviem vēl nerealizētiem projektiem un dabūjām brīnišķīgu atkal 5 gadu kontraktu, kur mēs strādājam ar kārtīgu mēneša algu. Ja. Lūk, un tā mēs attīstījām pirmo NEAT, kur ir stipri izmantot, teiksim, bišu pamatkrāsa, dzeltenais un tumšais, ja, tā bija līnija, plus arī blakus līnija, kā tie widgeti. Lietas gāja nosacīti labi, bet atkal mums nelaimējās ar vienu mūsu darbinieku. Ja. Šis te darbinieks mums bija līgums tāds, ka mēs nedrīkstam iesaistīties nevienā, priekš citu izpildīt kādus darbus. Ja? Tad mēs zaudējam visus bonusus, kādi mums pienācās. Ja? Es neatceros, vai tur arī ietilpa, ka mums samazina algu diez vai, bet labas lietas mēs zaudējam. Lūk, un sanāca tā, ka viens cilvēks, tur arī būtu garāks tās, mēģināšu noīsināt, kurš arī strādāja pie Blue. Viņš bija mūsu CEO, viņš bija varbūt. Jā, varbūt viņš bija mūsu pat CEO. Jā, bija Kārš Spēlmans. Oi. Bet, augstā līmenī. Jā. Tas ir vēl trakāk. Jā. Un viņam bija vēl otrs darbs. Jā. Viņš nebija viņam ģimene, bērni, viss kā nākās. Ja? Bet viņš mēnesī, es pieņemu, nospēlēju tur 10 000, ja? Lasvegasā un vēl šur un tur. Un runājot par Lasvegas, vēl kad viņš strādāja Blue, mēs piedalījāmies Lasvegas izstādēs, Consumer Electronics Show, kādas vēl. Lūk, un Consumer Electronics Show, viņš mūs uzaicina pie sevis uz viesnīcu, vakariņot, un viesnīca milzīgi grezns numurs ar baseinu un tā. Un mēs prasām, kā tev? Viņš saka, man vecs draudzene tur var labi iekārtot. Tikai pēc tam mēs sapratām, viņš ir tāds spēlmanis, ja, kad viņam to pasniedz. Ja? Un es nezinu, vai tu esi redzējis tāds labs, priekš manis labs seriāls, bija, liekas, saucās Vinils. Nebūs gan. Vairāks. Tur ir par skaņu plašu industriju 70. gados. Un tur ir tāda epizode, divi tie skaņplašu firmas īpašnieki ir Lasvegasā, viņiem slikti iet, viņi pārdod lidmašīnu,
Un principā tas viens no tiem īpašniekiem, viņi pavada nakti pārdevuši lidmašīna, nauda seifā, nu kā ir viesnīcā seifiņš, viens izsauc meitenes pie sevis, a otrs viņam nezinot, paņem naudu un aiziet spēlēt. Tas viens cilvēks ar meitenēm ir sadzēries un tur aizmidzis, kad atnāk otrs, kurš visu naudu nospēlējis, ja? Un tas otrs saka, nu, tev meitenes ir apzagušas. Nu, var sakot, viņi atgriežas bez naudas, un kur notiek šī lieta, kur man arī sasaucās ar mūsu gadījumu, viņa darbā tanī firmā piezvan no Las Vegas un piedāvā, un klausulu pats ne tas, kurš paspēlēja naudu, bet tas, kuram bija tās meitenes. Un viņam piedāvā tur, nu, numuriņu, ja, tur greznu un tādu, un viņam pielec, ka tas ir viņu apmānījis, viņš te ir nospēlējis to naudu, ja. Nu, lūk, mums bija problēma, tāda parādījās, bet jebkurā gadījumā arī Juškevičam parādījās problēma, Gibsona īpašniekam. Sakarā ar to, ka viņš bija pēdējais pirkums, viņam bija viena daļa no Philips kompānijas, kas ir saistīta ar akustiku un austiņām Hongkongā. Viņš bija paņēmis lielu aizdevumu un nevarēja nomaksāt procentus. Rezultātā firma bankrotēja, Gibsons bankrotēja, notika nevajadzīgi, nu vēl man būtu vēlēšanā pieminēt, ko tad viņš bija sapirts. Viņš bija sapirts, ir amerikāņiem tāda, nu priekš amerikāņiem, nu vispār pasaulē zināmā klavieru kompānija, Baldvins, zini, ja, tādu, jā, tad bungu, vēsturiski slaveni bundznieki spēlējuši Slingerland, ja, amerikāņi. Tad Wurlitzers, kurš no laika gala bija ar saviem muzikas automātiem, bet arī elektriskos taustiņu instruments ražoja, lai konkurētu ar Fender piano. Tad vēl no akustikas, nu, vēl tādā garā viņam bija daudz kompānijas sapirkts, ja, un ieskaitot mūs. Nu, un tagad, kad notiek šī te kompānijas Gibson likvidēšana, protams, Gibson ģitāra, tas ir pārāk vērtīgs brands, nekur viņš nepazinīs, bet jātiek vaļā no tiem visiem pārējiem. KRK akustika tāda ļoti laba. Nu, lūk. Un nīt mikrofoni. Nu, kam vajag nīt mikrofons, ja? Un mums baigi paveicās, mēs dabujām atpakaļ nīt mikrofons ar visiem patentiem, visiem inventāriem. Var sakot, mēs samaksājam 1/10 daļu no vērtības. Ja, mēs bijām spējīgi. Ja, tātad, ja inventārs ir tā, nu, pašizmaksa ir tāda, mēs varējām samaksāt 1/10 daļu. Jo neviens nepieteicās. Nu, kam vajag nīt mikrofons? Nu, super. No tāda, ja? Tad tas ir jūs tagad atpakaļ atkal jūs rokās. Jā, bet ar to vēl stāstīšu nebeidzās. Ja? Bet, nu, mēs esam, tad mēs, protams, tas Kārs Pelmans ir prom. Mums ienāk komandā viens no Blue, jaunākais cilvēks, un vēl viens no ģitāras centra. Bijušais darbinieks, kurš strādāja ar vācu kompāniju Ādam Akustikas, ja vienkārši Ādam skaļruņa kompāniju. Mēs esam 5 cilvēki, bet arī tā tirzniecība neiet tik raiti ar to inventāru, bet pats galvenais mums jau jāveido jauni produkti ir. Un ar widgetiem zināmā mērā izgāšanās, tieši dēļ tā mums ļoti daudz viņi ir saražoti, dēļ tā, kad mēs nedabūnām tirzniecības centros viņus iekšā. Ja? Mums bija ideja, kuru nepaguvām realizēt vai nedabūt arī tādos kā mēbeļu veikalos, jau tādās vietās. Un kā jau es minēju, viņu izmērs, lēts produkts,
izmērs liels, tīras loģistikas problēmas, izvietošana uz plauktiem, ja uz plauktu var uzlikt preci par $100, vai pat 2 preces tanī pašā vietā, ko aizņem viens widgets, kurš, ja nemaldos, maksāja $40, apmēram tādu. Nevar tirzniecība atļauties tādu lietu, jo viņi samazina savus peļņas. Un tas widgets jau nepārdevās tā, kā, teiksim, bet tas atkal labs piemērs, ļoti mazs izmērs, Rubiks kubiks, vai ne? Lūk, un mums atkal jāmeklē jauns investors. Un pēc gada vai pusotriem par mums ieinteresējās tāda spēļu kompānija, kur savulaik bija slavena ar savām labākajām, tajā laikā ties varētu būt 90. gadu otrā puse, 2000. gada sākums, skaņu kartēm Turtle Beach. Un šis te Turtle Beach vadītājs ir Jurgens Starks, kurš ļoti sekmīgi pirms tam ir Motorola izgatavojis, ievedis Motorola mobīlo telefonu. Motorola nebija pārāk zināma ar mobīlajiem telefoniem. Viņš veiksmīgi ar vienu modeli, ko es atceros pats, bija nopircis, paņēma arī mobīlo aparātu. Tātad šis Jurgens Starks, vācu vai šveicis izcelsmes cilvēks, ieinteresējās par NIT, un mēs, protams, priecīgi, ja. Un atkal mēs atdevāmies Turtle Beach ar nerealizētiem vēl projektiem, ar mapīti. Lūk, un tā tapa jauna NIT mikrofona sērija, un Turtle Beach, atgriežoties atpakaļ, Gibsons bija tomēr slēgta kompānija, tā nebija, manuprāt, akcijas sabiedrība, gandrīz 100%, ja. Nebija jāatskaitās, bet Turtle Beach ir, tirgojās Ņujorkas biržā un akciju sabiedrību. Un pie šīs te atdošanās arī mēs saņēmām tur paciņu ar akcijām. Ja? Tā kā es esmu Turtle Beach akcionārs. Ja? Bet ar noteikumu mums ir 3 gadu kontrakts. Mēs nedrīkstam realizēt šīs te akcijas, noteikti daudzumu pēc 1. gada. Ja? Tā, lai mūs piesaistītu tai kompānijai, ja? Jo neaiziet prom, jo tad tām akcijas paliek Turtle Beach. Tikai pēc 3 gadiem es pilnībā varēšu rīkoties ar savām akcijām. Bet te iejaucās, protams, tātad mūsu produktiem jābūt lētiem, labiem, ja? Viss, kas saistīts tādas lietas kā widget, mēs nevaram atļauties. Mums bija jāpārprofilē, saglabājot kvalitāti, viss nekādi tur ekstravaganti iepakojumi, viss saistīts ar pašizmaksu un peļņu. Ja? Tāpēc King ir saglabājis savu kvalitāti, ļoti labs mikrofons, bet tur nav tādi plastikas lelītes iekšā, vai ne, un, viss ir novienkāršots, jo to norāda, kā mums veidot, kādai jābūt pašizmaksai, kādam jābūt. Pašizmaksa var būt ne tik daudz, bet pārdošanas skaits peļņa, tas nozīmē, ka vairāk pārdos lētākas lietas. Ja? Tad pat laban mūsu dārgākais produkts ir King Bee, kurš ir, ja nemaldos, $170. Ja? Bet, kuram, kā jau tu teici, redzēja reviju, tas ir ļoti kvalitatīvs
mikrofons. Jā, šis te vadītājs Tertlbičs piekrita, ka pamazām ir jātīst un jāaiziet uz dārgajiem modeļiem, bet, kā iepriekš jau mūsu sarunā es minēju, pat laban ir ļoti liela problēma tirdzniecībā ar šo te, jo pandēmijas laikā cilvēks sēdēja mājās, pirka mikrofons un ne tikai mikrofons, jā, bet tagad, kad ir gandrīz atvērties viss, viņi vēlas ceļot, viņi vairs negrib mājās sēdēt. Jā. Mikrofons nav prioritāte vairāk. Jā, tieši tā. Es aizgāju tātad no Skruplas līdz Nīt pēdējai, līdz šai dienai. Jā. Tas bija ļoti interesanti. Un kā tad, ja mēs nonācām arī par to lētāk, protams, tā teikt, parastais lietotājs vienmēr visu grib lētāk. Tad mēs domājam, kā to panākt. Un vai tas ir uz materiālu rēķini kaut kur, vai tas ir ražošana kaut kur uz, pasaules dziļāko nostūri pārcelt, kur neko cilvēki nesaņem, teiksim, par to, bet tieši mikrofonos, teiksim, jūs sakat, ka tagad ir tas King Bee un ka tagad varētu varbūt tā kā, taisīt kaut kādu high-end, teiksim tā, jā. Ko tas īsti nozīmē pašā mikrofonā, tieši detaļas vai kā tas Nē, tas nozīmē vairāk, sāksim ar kapsulu, vairāk pievērst, kapsulu dažādību? Vai? Dažādību, tā varētu teikt, jā, jo šis te King Bee 2, tiek orientēts uz universālu pielietojumu. Ja? Kad mēs ar blues sākām, mums jau bija katram specifisks, tas būtu vairāk sieviešu balsī, tas būtu varbūt vīrieši, tas būtu, teiksim, Dragonflies ļoti labi virs bungām, ko sauc overhead, tādu, bet šeit šie mikrofoni ir universāli, bet atkal atgriežoties, ja ir universāls mikrofons, tas nozīmē, ka noteikti būs skaņu inženierim jāievieš kādas korekcijas, jo neeksistē nekas universāls. Tātad, un labākie rezultāti ir, jo mazāk tu aiztieci pirmavotu skaņu, jo labāk. Un tāpēc ir nepieciešams milzīgs mikrofonu parks, kāda lielākās studijas ir ar... Tātad tas būtu vairāk tad uz to dažādo kapsuļu izgatavošanas, kas ir, teiksim, paredzētas varbūt specifiski, piemēram, tur, pieņemsim, trompetē vai balsī, kas labāk tās frekvences paņem tieši. Jā, tā tas varētu būt. Protams, arī paša elektronikas schēma varētu būt ar vēl labākiem parametriem, kropļojuma ziņā un to, ko sauc par overload, cik plašs būtu dinamiskais diapazons. Tā kā ļoti labi pieminēja par to 32 bitu. Un plus jau vēl nāk klāt arī pats iepakojums. Koka kastīte, mums bija ļoti Latvijā taisīts sākumā elegants koka kastītes. Viss tas kopā jau veido to cenu. Un ir vēl viens moments, šos te lētos mikrofonus, diemžēl, var jau būt kāda respektabla studija nopirks, kurai vajadzēs daudz mikrofons, jo tas atkal, tas ir tāds pretrunīga lieta. Lēts un labs jau neiet mums kopā, Un brands, es gribētu teikt, ka mūsu mikrofons ir šis te King Bee 2 līdzvērtīgs Neimaņa 103. modelim vai 102. kur maksā 600 un 900. Un, manuprāt, King Bee 2 ir pat salīdzināts kādā YouTube, ne King Bee 2, pirmais King Bee ar 103. Neimaņu tādā aizklātā testā. Un,
ja ne labāks, tad, manuprāt, nesliktāks. Ja. Tā kā nevar respektabla studija kā savu salikt mikrofons par, vajag, un tad vēl atgriežoties pie veciem mikrofoniem, ar to astronomiskajām cenām, kuras iet šodien pāri pa 10 000. Mēs kādreiz vienā no izstādēm taisījām testu, aizklātu testu, kā tie notiek, kad klausītāji nezina, kāds mikrofons ir ielikts. Ir tikai numuri ar šo te. Tas gan bija speciāla sērija Dragonfly un dārgais Telefunken, vintage 251. lampa mikrofons. Tad lūk, cilvēki nevarēja atšķirt. Tas ir, un tad es atcerējos atkal pilnīgi citi epizodi, un tas būtu uz Blue pirmsākumiem, kad Blue palika populārs un kaut kur sāka dominēt tirgu. Mēs piedalījāmies lielā konferencē tieši par mikrofoniem, visi slavenie vārdi bija. Un te Sennheiser stāst par savu 8000 mikrofonu. Viņš saka, ar šo mikrofonu jūs ierakstīsiet Stradivarius violi, pilnīgi identiski, un tur nekas. Un tad tas sapulces vadītājs griežās pie mūs, pie skipera. Tas būtu it kā nolikt Blue to konceptu, Un griežās, kā Mr. Weiss, jūs varētu atbildēt uz šo ar saviem mikrofoniem. Un skipers pieceļās, saka, lūdzu, pieceļiet roku, kuram ir Stradivarius viola. Lūdzu, paceļiet roku, kurš dzied un spēlē ģitāru. Un tad sāk runāt par visu to, ko es teicu, par piemērotību, specifiski, Man arī bija gadījums, Latvijas Rādio Vāris Kurmiņš vienreiz studijā, tas laikam kaut ko rakstīja, un es arī viņam prasīju par mikrofoniem, jo man interesēja, ko priekš savām vajadzībām, un viņš man uzlika ierakstu no 2 dažādiem mikrofoniem. Viens bija, un es diemžēl nepateikšu, bet arī vairākos 100 gāja, bet otrs bija, es teiktu, generic mikrofons, kopija vienkārši kaut kāds lētais līdz 100 eiro. Un viņš uzliek vienu un uzliek otru, un es dzirdu atšķirību. Viens ir tāds, bet kurš ir dārgais? Es nevaru pateikt, es nezinu, vai tur ir kaut kāda tā kvalitāte īpašā varbūt vai kas, bet vienkārši viņi bija savādāki. Un tur tikai laikam tad preference beigās. Un un varbūt tas viens ātrāk, es pieļauju, ka varbūt tur ir švakāk, es nezinu, lodējumi vai tā mikrosiem vai kas iespējams, ka varbūt lētais gals varbūt ātrāk vienkārši, tā kā nokalpo savu mūžu iespējams. Nē? Tā vien mirkli, ja mēs tagad padomātu par trompeti, ir kā lai saka, pirmā skaņa, ka veidojās viņai, ir kāda, trompetē nav izteikti, teiksim, izteikti būtu ar noraujot ģitāras vai kontrabasu stīgu, es runāju par ataku. Bet trompetei ir ataka, taču arī, vai ne? Tad pirmais, ko es liktu vērst uzmanību, kā paņemt tas mikrofons to, ko es saucu par ataku. Tieši, ne visos skaņdarbos vai tas var parādīties, bet tas būtu noteikti viens veids, kā pārbaudīt. Tas ir cik, jo pēc atakas ir mikrofonam būs rimšana, tu spēlēsi tālāk, bet tas ierakstā viņš paliek. Mēs runājam par ļoti smalkām lietām, bet tās, ja klausās, var dzirdēt, un bieži man saka cilvēki, es nejūtu atšķirību, neprofesionāli, tā un kas tur tu neklausies, tu jau neklausies.
iedziļinies. Ja? Un vēl, ja es te aizrunājos par to klausīšanos, un man liekas, ka es pieminēju, Līnai par to dinamiku. Ja? Nu, mums jau ir tā lielākā problēma, ja? Kad tagad sāk cīnīties, ka mēs klausamies skaļi. Ja? Un mums pazūd nianses, kur jau ir tā, vai ne, tā burvība. Ja? Un tad jau es mīlu aiziet pie mūsu senčiem, mūsu pērtiķveidīgajiem, kad mēs dzīvojam kokos. Mums bija svarīgi sadzirdēt, vai kāds nezogas mums klāt. Ja? Jā. Tas pērkons zibens sprēriens, vai ne, tas bija drausmīgs mums, ja? Bet mums jau uzbūvēts, mums bija jāsadzird. Ja? Tagad tas ir bijis tā kā nonievelējies vienkārši mums, jo skaļāk, jo labāk gandrīz. Es atceros, es biju arēnā Rīga uz Kailijas Minogas koncertu. Es neesmu viņas fans, bet bija iespēja aiziet. Es domāju, es labprāt paredzētu, kā tas dzīvajā notiek. Un es teikšu tā, tas bija ārkārtīgi skaļi un nekvalitatīvi. Vienkārši tā skaņa, kas nāca ārā, tas bija vienkārši troksnis tajā, bet tas bija troksnis. Un pēc kaut kāda laika bija Robijs Viljams, ko es gan labprāt jau gribēju dzirdēt, un bija tā laime. Tas bija pilnīgi kaut kas cits, tajā pašā arēnā Rīga. Bet tas bija skaļi, bet tur jau, tas ir tāds, protams, grūti apskaņojuma vieta, un es saprotu visas tās, kas tur tā sarežģītība, bet tomēr priekš tāda, teiksim, dzīvā koncerta, tas bija kā diena pret nakti vienkārši. Jo man bija tā, pie tā Kailijas koncertā, ka man vajadzēja turēt bišku, es neatceros, vai es toreiz biju paņēmis, jo man ir priekš spēlēšanas tajā profesionālajā aizbāžņi. Man liekas, es biju paņēmis katram gadījumam līdzi, jo es zinu, ka man vispār nepatīk ļoti skaļi. Tas vienkārši diskomforts man ir. Un es biju paņēmis līdzi, un es biju laimīgs, ka es biju paņēmis, jo tas noņēma tieši to, kā saka, to edge nost, lai es nesajuktu prātā vienkārši to skaņu. Tā kā pa to skaņumu, jā. Tas tā ir, un skaidrs arī šis te pats mikrofons izvēlētos, tur jau vajag to dinamisko diapazonu, cik daudz var. Viņš var būt ļoti lieliski, kā saka, to piano vai ne, bet kad nāk forte, viņš aizrījās, tādas lietas var būt, jā. Tā kā tādai pārbaudēji tam visam ir jāaiziet. Un sakiet, kā tad ir tiem lentīšu mikrofoniem, kur ir tas āķis, jo es zinu, ka ir arī lētāki tagad jau parādījuši, un vispār es ievēroju, ka, man liekas, es varbūt neprecīzi ar tiem gadiem, jo tā nav lieta, kurā es ļoti sekoju, bet pēdējā 5 gadē, noteikti ir alternatīvas, kas ir nākušas tirgū krietni pieejamākas, teiksim, vidusmēra lietotājiem, jo lentīšu mikrofons vairs nav tikai par 2000 pieejams, ir pieejams arī par 500 eiro, kas ir, un vēl lētāk. Jā, un ir milzīga starpība. Jā. Bet kur tad tomēr ir tas sāķis, kāpēc viņi varbūt sākotnēji tik dārgi tā tehnoloģija, grūti izveidot to ir? Vispirms sāksim ar to, kad es lietošu vārdu vecos laikos mikrofoni nebija masu produkcija. Ja? Tā tad individuāls darbs, tas viss sadārdzināja. Mikrofona cenas, ne tikai lentīšu mikrofonu, bet arī citu ir nokritušās, pateicoties, ka tas ir masu produkts, automatizēts, tas pats slavenais AKG ir viņa pirmās kapsulas, tika milzīgs, ļoti smalks roku darbs. Tagad, un es runāju pa augsts klases, teiksim, labākajiem, tas ir automatizēts un tik un tā rezultāts ir labs. Jā, tur būs feinšmekeri, kas teiks, tas nav tas, kas bija agrāk, bet neaiziesim tur šobrīd. Tas atkal ir tas, uz kādas tehnikas klausās, kuram ir mājās tās tumbas, uz kurām vai austiņas. Nebeidzams, kā saka, var runāt. Un konkrēti par lentīšu mikrofoniem,
ir atstrādāta tehnoloģija, ir atrasts veids. Lentīšu lielākais trūkums bija, kad viņi bija izcili vidus, tur, kur arī visvairāk mums informācija ir, kā saka, midrange, ja, kā to latviski pareizi pateikt. Vidējā tajā segmentā, frekvencēs. Jā. Un pēc tam sākās kritums, un dažreiz arī pa daudz, teiksim, zemais gals, ja, kur, protams, var nokoriģēt, bet to augsto galu nekādi pacelt, lai viņš ir nokritis un viņš vienkārši tur nav. Bet tagad ir tehnoloģija, ja, ko tas nozīmē, ka lentīšu materiāls ir plānāks, ir labāks, ir labāki gan transformatori, gan magneti, viss tas kopumā. Tagad ir ļoti izcili lentīšu mikrofoni, varētu teikt pat par $500. Ja? Un manā uztverē lentīšu mikrofons, tad es teiktu, ir vislabākais mikrofons, ja? Jo tur vismazāk, ja tas ir, cik vien ideāli viņu var uztaisīt, jo tur vismazāk iejaucās, tur nav membrāna, kas nostiepta tur uz tāda, viņa ir brīva, ja tur nav akustiskie labirinti. Pēc tam es teiktu, apļa kapsulas, ja, būtu nākošais arī vislabākās, labākās. Tas ir kardioīdi, ja? Tā kā, vai kā viņš saucās? Viņi nav virziena darbība. Jā. Omni trešā Omni. Jā. Bet kāpēc tad mums ir šie te visi pārējie ar lentīšu mikrofonam ir zināms trūkums, kur arī var atrisināt un ir atrisinājuši. Viņš no abām pusēm ņem. Un no sāniem absolūti neņem. Ja? Teiksim, lentīšu mikrofons ļoti populārs bijis. Es nezinu, kā pie mums Latvijas radio, bet, teiksim, literāriem ierakstiem, kur ir dialogs, stāv vienā pusē un otrā pusē. Un nav tā, kad sāniski, ja? Pilnīgi var seju pret seju. Ja? Mums te labi derētu lentīšu mikrofons. Ideāli, jā, tiešām varētu, un tad varētu salīdzināt skaņas ar šiem te, bet šie ir apļu mikrofoni, kas arī nav slikti nekādā gadījumā, un tāpēc arī snowballā tika ievest trešā pozīcija, kur ir tā Omni apļa kapsula. Es vēl gribēju piebilst par tiem pārējiem virziena darbības, ar dažādu virziena darbību, tas gan hiperkardioidi, gan platā kardioidi. Telpi, mums jau nav ideālas telpas, tad ar apli un lentīšu mikrofonu pareizi ideālā telpā, ar patīkam, bet nepārspīlēt to reverberācijas laiku un visām šīm te lietām ļoti viegli būtu ierakstīt pietiktu ar dažiem mikrofoniem. Jā, jo es kaut kad vienreiz skatījos, jo es atceros pa lentīšu mikrofoniem tieši arī Arturo Sandovals un vispār senākos. Viņš droši vien iespējams tagad arī izmanto vēl, bet es zinu, ka tas ļoti populārs brass, teiksim, priekš ierakstiem, un tas bija, es pēkšņi aizmirsu, kā sauc to kompāniju, vai tur nebija R-burts iekšā. Rojers. Jā, viņiem bija 201, vai es neatceros to modeli, un tas bija ļoti populārs, un, protams, cena arī viņam joprojām ir ļoti respektabla, un tad es skatījos, kā ar viņiem, kas ar viņiem, un es skatos, ka ir arī lētāk un tā un šitā, bet mani beigās faktiski nobiedēja tas, cik viņi ir jūtīgi vispār uz apkārtējo vidi. Teiksim, manuprāt, mikrofoni vispār ir jūtīgas tādas būtnes, teiksim. Bet, ja lentīši viņi, ja gadījumā kaut kāda lielāka vēja brāzma vai kaut kāds... nevajadzētu viņam to, ko es teiktu, DC, strāli nevis vibrācija, jā. Bet
uzreiz tāds vilnis. Ar nulli, jā, kā saka, nevis svārsvība, ja, tad tas to lentīti izstiep, ja, un ir jāliek jauna lentīti, ja. Tā ir tā problēma. Bet reālā dzīvē, ja to apzinās, un it sevišķi, nav mums tāds. Tagad es domāju, kas tad ar, kur būtu jāuzmanās, varbūt uz lielo bungu, vai ne, jo tur var nākt. Tas tas vilnis vienkārši. Jā. Bet, lentīšu mikrofons, un es varētu labprāt iedot, ko pamēģināt, ko es uzskatu par labiem lentīšu. Tas būtu ļoti interesanti. Es zinu vēl to, ka ir jāuzmās arī, jo es saku, es neesmu diemžēl tāds mikrofonu zinātājs, mācos par to, bet arī tieši ar tiem lentīšu, kā to strāvu, ka viņiem, ka viņiem nevajag laikam un ka ļoti viegli nejauši var izsist vienkārši. Tātad, kas ir visi mikrofoni, izņemot dinamisko, tas arī ir, viņi ir jābaro. Ja tas ir lampa mikrofons, tur ir vairāk spriegumu, ja tas ir parastais, kā tagad saka, solid state vai ne transistor, tur ir tas sauktais phantom spriegums, 48 volti. Jā, to es aizmirsu pieminēt, lielais lentīšu mikrofonam nav tas vajadzīgs. Lentīšu mikrofonu iespraudi. Tur gan vajadzīgs ļoti, lai visu to izbaudītu, labu to mikrofonu priekšpastiprinātāju, bet šodien mums ir arī pietiekoši pateicoties šai te masu produkcijai, vai ne, un masu produkcijai daudzi elementi varētu teikt, es varbūt drusku pārspīlēšu, bet varbūt tiešām tā ir taisnība. Tas, kas ir šīs dienas mobilajā telefonā iebūvēts, tas arī var atrasties augstas kvalitātes skaņu ierakstu tehnikā. Vai ne? Pilnīgi tā? Jā. Salīdzināsim, protams, tā ir cita lieta ar optiku, jo optika tomēr tur ir labākās lētas, tomēr ir roka darbs, vai ne? Ja, viss ir tā, vai ne? Es jau man šeit, es godīgi sakot nezinu. Es domāju, ka tā arī masu, tāpatās viņa produkcija, vienkārši viņi jau tos stikls, saka, dzidrinātie vai kāda tie Canonam, piemēram, ir, un tie pārējie vienkārši ir zemāks kvalitātes tā sastādē, tāpēc viņi ir miglaināki. Te ir ļoti svarīga ģeometrija. Es nāku arī no fotogrāfu ģimenes, jā. Un, starp citu, tēvs arī fotografēja. Tā. Bet, es te novirzīšos no tēmas, un to varbūt mēs neieliksim. Man ir ļoti labs portretu objektīvs, un es funkcionēju, kā viņu varētu, man nav bijis laiks pievērsties tam, kā viņu pielāgot digitālajiem. Ja, tas ir... Ar adapteri kaut kādu tur vajag. Leikas tambārs. Viņš kaut kur maksā. Es domāju, šodien ap $2000. Leika nekas nav lēts, jā. Šīs dienas laika, ja, tad man vēl būtu stāstiņš pa leiku. Tēvam bija leikam, un arī es tikai nopirku ar to pašu David Manley. Ja. Es biju paņēmis, faktiski tanī brīdī arī stulps, paņēmis to tēva leiku un domājis samainīt pret kaut ko, teiksim, labāku. Ja. Un ar visu tambāru, ja. Un kāds viņš bija. Un vienīgais, kas tam noteikti nosist vērtību priekš kolekcionāru, viņam bija, kad parādījās 50. gadu beigās vai 60. gadu sākumā pie mums zibspuldzes, ja, tad viņam bija iebūvēts tas, hatšu. Jā. Nevis hatšu, bet bija vienkārši tāds kontaktiņš, kur iesprauda. Jā. Hatšu, man liekas, vēlāk parādījās.
Nu, lūk, un es iemainīju pret Pentax, kurš man joprojām. Nu, labs aparāts, bet, nu, ko tad tā laika. Nu, lūk, un vēlāk tad es vienkārši par cik, nu, līdzekļi atļauj, tad es nopirku gan tādu leiku, gan tādu tambāru. Nu, es it kā atjaunoju to, kas man kādreiz bija bijis. Ja, un tas tambārs, viņam vēl ir tāda papildus nevis lēca, bet stikls centrā ar tumšu apli. Ja, jo tas, nu, var sakot, viņš ļoti mīksti zīmē. Ja, plus vēl viņam uzkrūvē virsū, nu, tā ir, nu, kas nodarbojās vēl, ir, zinu, pa veco fotografiju, un ļoti iespējams, gan es nevaru teikt, man tanī fotoalbumā ir daži tie mani portreti, ko tēvs ir fotografējis, bet vai viņš lietoja tambāru, nu, nepateikšu, varbūt jāieskatās. Jā, tas ir tāds, tur var palasīt par to. Bet, ka jau mēs esam tagad nonākuši patiesībā, sākām no mūsdienām, tagad pamazām ejam uz otru pusi. Bet īstenībā, vēl, kamēr mēs vēl esam par tiem mikrofoniem, jā, man par tiem dizainiem ļoti interesēja. Kā, nu es teiktu, patiešām ekscentriski tie dizaini priekš mikrofoniem bija nīti, teiksim, un kāpēc tagad jūs tā kā ejat kompāniju uz tiem? Diemžēl mēs jau neesam noteicēji. Jā, mūs vajag pakļauties Turtle Beach prasībām un ar vēsu prātu domājot, ja, nu, te bija Widgets piemērs, ja, kur nebija ievēroti tādi biznesa tirgošanas nosacījumi. Ja? Nu, un starp citu, to varbūt varētu atļauties kāda drausmīgi liela miljardu kompānija, ja? Kur, nu, kurai varbūt pats savs veikals ir tā kā Apple. Ja? Un starp citu, jā, par Apple, nu, tad man ir jāatcerās, tur arī būtu savs stāstiņš, jo mēs jau bijām Apple veikalos. Un tur daļa no stāstiņa bija arī par to, kā saka, formu faktoru, ja? Nu, cik daudz vietas aizņem uz plaukta, ja? Tas ir, nu, to es, kā saka, 90. gados galīgi nesapratu, bet tas ir ļoti noteicošs, ja? Faktors, nu, nosacījums. Kā tad sākās tie labi, pirmais mikrofons bija visdārgākais, un toreiz tas bija ļoti neapzināti pareizs solis, jo mēs iegājām ar top līniju, ja, Blue Bottle. Bet nākošais, mūsu oriģinālais, vienkārši mans skipers, mēs domājam, nu visi tradicionāli, nekas nav jauns. Saka, vajag kaut ko seksīgu. Nu, kas seksīgi? Es runāju Dimitaram, nu, tas kā arī man grāmatā ir minēts. Nu, tu vari kaut ko uztaisīt, nu, tādu seksīgu. Es, nu, viņam paskaidroju, nu, viņš izveidoja to plakātu. Es aiznesu Jurim Zariņam, jā, kā saka, gods un slava viņam tādā ziņā, kurš ir pēc nodarbošanās bija, viņa tēvs bija juvelieris un pats viņš bija juvelieris, un viņš pēc šīs te Dimitra skites izveidoja Blueberry, jā. Un atkal, jā, tiešām es gribu atzīmēt Zariņu nopelnus tajos dizainos, bet tie jau tās idejas tika dotas no mums. Nu, lūk, ir Dragonflies, Electro Voice ir līdzīgs, būtu man tad jāparāda mikrofons, ja? Nu, mēs ar skiperi spriežam, kā būtu, ja? Tur vajadzētu garāk, tā es to pasaku Zariņam, Zariņš izgatavo tādu mikrofonu, tāpat tās par mauzi, ja? Atkal tur par izmēriem, ja? Te vajadzēja, lai sakrist ar tur vintage vai Neimaņu U47, ja? Nu, es atgriežos pie Juris Zariņa, ja? Jo, nu, savā ziņā skumji ir, ja, kad, nu, es teiktu vienkārši viņa muļķības
kura varbūt ir veidojusies. Viņam bija savu pagrīdes rūpnīca, ja, tur padomu laikās. Nu, viņš bija, kā saka, diezgan apsviedīgs. Jā, apsviedīgs un arī talantīgs tanī dizainu. Viņš varēja realizēt metālā tikai, vai ne, saprotot par to biznesu. Es atceros, ka viņam bija grūti uztvert, kad Amerikā nevajag apaļo zīmogu. Ja sākumā mums bija visiem bez apaļā zīmoga, tu nekur. Atgriežamies sākuma punktā varbūt. Jā. Bērnība. Un es tā saprotu, vecāki ar muziku saistīti. Profesionāli mūziķi. Jā. Kā tas viss izvērtās? Kāda bija bērnība? Droši vien tāpēc, kad bērnībā es biju, auklīte varbūt man bija, kad es biju ratiņos vai 2 gadu vecumā varbūt. Katrā ziņā man gan tēvs, gan māte ņēma bieži uz mēģinājumiem. Ja? Un tad es atceros tādu epizodi, kur es gribētu, es nezinu, kā tas izskatās, mēs varbūt viņu varam tā 50. gados vai pat 50. gadu sākumā, jā, es domāju, ka tas bija pirms skolas vecumā, tātad 40. gadu beigās, bet kad tad saksofons tika aizliegts. Labi, es vēlos parādīt vienu bildi. Lūk, tas ir, manuprāt, pie Lido Jūrmalā. Nevis pie Korso, bet pie Lido. Un tā ir Mārīte, auģa meita, tādām bundziniekām Imants Vārpa, ja, tur arī būtu interesants stāsts par viņu. Un te viņi ir, viņi vismaz 3 gadus vecāki par mani, ja. Vai tā man es vēl būtu 1. klasē, 2. nevar. Bet kāpēc es to rādu? Ja? Lūk, te notika mēģinājums. Es pieņemu, ka tanī brīdī arī šis, nevis pieņem, noteikti Imants Vārpa bija bundzinieks. Un tāds Čužojs bija, ja, ir Gidans Šperlings, kurš dzīvo Berlīnē, bija tāds taustiņu, viņš kompozīciju arī beidz. Tas ir viņa tēvs, un viņam bija orķestrs, tur ar viņam atsevišķi, nesaistībā man noteikti vai būtu kāds stāsts. Un šeit, lūk, te ir bilde, ja, es domāju, ka no tā paša Lido, varbūt Korso, jo tie orķestri bija 1 gadu vienā spēlēja Korso, gan Lido, bet man liekas, ka tas bija Lido, šī te bildīte, ja, saistībā, un Čužojs mani paņēma un nolika priekšā un turēja manas rokas un diriģēja, ja. Tas man tā iespiedies prātā. Te ir Valdemārs Lācis, ja, trompete, te ir mans tēvs, tas ir Ābels Kalns, kurš vēlāk spēlē Reo vibrafonu. Valdemārs Lācis, tas ir tas, kuram ar Louis Armstrongu bija tā slavenā saraksta. Jā. Tāda epizode. Tas ir, būt saistībā, kā es tanī vidē biju. Jā. Un kā tad? Vai arī mājās notika mēģinājumi ne tikai tēvam, tēvam vairāk kārt bija, kad viņš strādāja ar tiem sava orķestra. Te var redzēt, ka es Jūrmalā praktizējos. Te var redzēt, piemēram, te ir oriģinālais krievu mikrofons, ja, tas ir tādā periodā, kad notika restaurācija, un tie ir zilie. Un šeit ir bilde no 95. gada, vai ne, pirmā izstāde Ņujorkā, kāda mums bija. Jā, super. Un te ir Juris Zariņš, tātad jau 96. Es domāju, gan 97. mūsu izstādē, bet es gribēju...
Nu, te arī ir, tas ir mikrofoni studijā, tas nav izstādē vai ne mūsu, ko mēs esam restaurējuši. Tad arī Skipera studijā, te es esmu priecīgs Floru Purim apkamt. Ja te var labi redzēt tā mikrofona izmēru pret cilvēku. Jā. Tā bija mūsu veiksme, kad mēs tiešām iesākām ar to dārgāko. Jā, starp citu, es jau rādīju šādu bildi. Jā, šis ir tas oriģinālais RFT vācu, demokrātiskās Vācijas, starp citu, leicīgā būvētais mikrofons, kuru es restaurēju un nopirku Walters Sears, tā Sears Sound, un gribēju otru, un tad kāpēc tu nevar uzbūvēt, un tad sākās Blue. Ray Charles viņam ieskaidro pa Blue mikrofonu. Te ir tas pats atkal ar Zariņu un Skiperu. Mēs esam. Es pieminēju pa izstādi, lūk, te ir Jay-Z, kur viņš faktiski daži viņa paša dizaini, bet ir visi Blue kopijas, tikai zem Jay-Z. Tad ir Air Studio, ļoti respektabla studija. Man liekas, ka Davidam Martinam vai ne Beatle producentam viņi piederēja, un te ir, viņa nopirka 3 pudeļi un tā sauktais Deka 3. Un mani satriec, es tiku iepazināts ar to Davidu Martinu. Te ir tas, ko es gribēju parādīt. Kad viņam bija dzirdes aparāts. Ja? Kā viņš jau visu savu to mūžu vai nestrādāja pie skaņām. Ja? Un es nezinu, kādā līmenī toreiz Beatļi, un ne tikai Beatļi rakstījās, kā tas bija. Un tad vēl nebija tie modernie aparātiņi. Viņam bija uzkrītoši, tas iekšā. Tas liek reizi man pagrūda uzmanies ar skaļumu. Man liekas, ka tagad mūsdienās īpaši, ka cilvēki klausās, tikai gandrīz vai uz mazajām austiņām, kas ir iekšā. Es nezinu, bet man šķiet, ka kaut kur es biju lasījis arī, ka tas nav. Droši vien, ja klausās mērenā skaļumā, ļoti tādā, tad ok, bet ja tas milzīgais skaļums tik tuvu, tas atstāja pēdas. Ir iebūvēts telefonā vai, manuprāt, arī telefonā. Es zinu, ka man iPadā, ja kam uzlec, ja es liek lielāku skaļumu, uzlec brīdinājums. Lūk, te es runājot pa muziku, te ir viens tāds, kā bija, ceļojošs ansambls, kādi bija, un tur ir tāda dejotāja Alberinga, nezinu, vai viņa ir jau mirusi, protams. Lūk, un viņas tie mēģinājumi, tā dejošana arī notika tādā Elizabetes dzīvoklī. Tur lielajā istabā stāvēja klavieres. Alberinga ir uzrakstījis savu atmiņu grāmatu, un es gribēju 90. gadu sākumā bija intervija ar viņas televīzijā, un ļoti bēdīgs rezultāts to bija. Viņi daudz stāstīja par sevi, par savām gleznām, un pēc dažām dienām viņas dzīvokli aplaupīja. Un es gribēju dabūt no viņas grāmatas to autogrāfu, aiziet ciemos, bet nepaguva, viņa nomira. Tas ir vēl vien, kā saka, papildinājums par tiem maniem, tā vide, kurā es uzaugu, jo tur arī, te ir mana vizīte Ķīnā. Un šis ir viens no pēdējiem. Mums bija pilnīgi jauns paviljons uzbūvēts izstādēm. Kaut kur iespējams var redzēt viņu plašāk.
Mums daži teica, ko jūs kosmētiku reklamēsiet. Bija ar tādiem viss baltā. Jā. Bišķi ir tā, varbūt pēc zobārstniecības. Jā. Bet to arī tie, kas mūs pirmie pircēji, kas nopirka, viņi 2 sezonas izmantoja šo te balto. Tā, kur mēs palikām, tātad joprojām pa manu to, kas man ietekmēja. Kā tas turpinās skola? Skola, jā, man nav, kad tad es tiešām spēlēju. Es zinu, ka tagad es saprotu, man būtu pārmetums, protams, vecākiem, ka viņi nepiespieda mani, teiksim, apgūt klavieru spēli, ja, kaut kādas dažas stundas. Tad ar vokālistu man ļoti slikti gāja, tāds, zināms, kas ir tanī laikā bijuši, pedagogs, ja, kad, tur, ja ne, viņš tāds, gluži pedofīls, varbūt var saukt. Viņš tagad to elpu man, un tad tā rokas līdz zemāk, jā. Tad, jā. Es teicu mammai, nē, es viņu negribu šito Rozenbergu, jā. Apakšā dzīvoja kokari, brāļi, jā, tur tieši zem manis. Tur varētu dažs stāstīņas, jā, šos mēs nepublicēsim. Tad jau bohēma augstā līmenī. Tātad, kurš pirmais aprecējās? Manuprāt, Imants. Un Imants dzīvoja ar sievas māti, tur bija, un sievas māte bija riebīga, ja. Tēvs mājās, faktiski viens no dēliem arī Juris vai Uldis kādu pūšamo spēlēja. Un tēvs, principā, regulāri, praktizēja mājās viņam. Bet tad vēl Kohker laikam nedzīvoja. Viņš vien brīdī arī operā spēlēja to bolero, ja? Un jāatrod kritiku, viņš tur ir piezīmēts. Lūk, un tā sievas māte, kāds tur varēja būt konflikts? Es paziņošu, jūs klausaties Amerikas balsi, ja? Tur ir kaut kā caur ventilāciju, ne caur rīdu ir dzirdējuši, ja? Tāda bija. Tad... Manuprāt, tas varēja būt Gido, nevis Imants, ne es eju un nelaiž šo iekšā, viņš tur guļ pie durvīm. Un tad bija studentu orķestris, kaut kā vienreiz bija sanācis visā tanī, viņš tādu, teiksim, džēza orķestru vadīja, Imants, jā. Un bija Raubiško, Krūmiņš, tad dziedātāja Ivona bija, es biju baigi mīlējies, kad gāju skolā, jo viņi strādāja pa pārdevēju mācību līdzekļu veikalā pirms, pretī konservatorijai. Tur atradās, jā, mācību līdzekļu veikals. Tāds, tad man varēja būt nezinu cik gadi. Bet viņa sāka, viņa dziedāja restorānā Rīga, ja, un viņa nāca, bet tas jau pēc tam, kad man mīlestība bija pārgājusi, viņa nāca arī, notika, tēvs tos dziedātājus, kā saka, dresēja, tā kā tāda bieži bija dažādi. Un tad pēc tam jau kā... Lūk, un par to, es nevaru, te bija bildīt, jā, tātad es esmu Jūrmalā ar kociņiem tur sēdējis un savus rokas kustinājis, jā. Kurā gadā es sācu spēlēt. Tas viss bija haltūrs. Man tāds draugs Juris Āķis, kontrabasists, arī ar tēvu kopā spēlēja. Viņš man parāda savu 1960. gada, ja es esmu dzimis 43. gadā, piezīmu grāmatiņu, kad ir bijusi haltūra Salatskrīvā ar zveju, ja, dziedātāju Golštens klavieris, tēvs Pūšamie un es esmu bungas.
Man nekas tāds nav, man slikti ir atcerēties. Ja? Es atceros, ko man liekas pirmā haltūra tāds, Veitners, man liekas, ir pieminējis savā grāmatā arī, bet par Latvijas laiku tāds Kremerts, ļoti trūvredzīgs pianists. Ja? Viņš piena restorānā spēlēja, un viņam bija tāda draudzene Vallija, un viņi spēlēja kā sauc, Havajs ģitāru, un tur ir ar tādu, ja. Viņai tas bija bārdas nāzes, un man tā pirmā haltūra bija Zvaigžņu ielā, tur kaut kāds klubs bija ar viņu, un man ir tikai prātā palicis tas, kad viņai jāspēlē, viņas kārt, un viņš saka viņai, Valī, paņem nazi. Un par cik es nezināju to, kas ir tā. Un pārdomas ātri, kāpēc nazis? Jā. Tas ir labi, asas izjūtas uzreiz. Jā. Kā jūs no tās mūzikas tad novirzījāties uz skaņu? Man bija skaidrs, kad es augu profesionālā vidē, es taču neesmu nekāds profesionāls. Jā. Es zinu, kas ir nepieciešams, jā, kur tad tur, teiksim, formu uz kaut kādu intuīciju vai, lai gan, tā gluži nav, vai ne, bija nots, es pazinu un pazīstu un tā. Bet, man interesēja arī tehnika, jo es biju saistīts, liekas, grāmatā es pieminu, mēs bieži devamies ciemos pie tā inženiera Jāņa Līcīša, jā, Paulis Līcīšs, komponists dēla, jā, un tur viņš demonstrēja savu to tehniku, jā, stereoskaņu, un tāpat tās bija arī, saistībā es redzēju, dziedātājiem bija mikrofons vajadzīgs, un, protams, tie mēģinājumi mājās bez kāda mikrofona notika, bet, un kaut kādā veidā arī, skolā man bija labs fizikas skolotājs, es gāju papildus vēl radiotehniķu pulciņā, jā, tad, teiksim, man biografijā tāds Kauna Traipas tēvam bija labs telefunkena aparāts, es to izārdīju un, protams, nesaliku, jā, viņš bija baigi apskaities. Bet tā jau mācās kaut ko. Jā, bet tad iznāca tā, kad es uzbūvēju, atkal bija no rūpnīcām jau nesa detaļas un tādu, un tad tāds aparāts akords bija, un tad tā telefunkena vietā mums bija tāds paziņa arī, kas remontēja pastiprinātājs, radioinženieris strādāja arī Popovā. Roberts Cīrulis, es viņa vadībā savas to akordu uzbūvēju. Es biju saistīts ar to tehniku. Un arī tad tur radās interesi par tiem ierakstiem, protams, un viss. Jā, tad mums ir jāpārlec pie tām, tad mana darbība, teiksim, tagad, kad es kārtoju pensiju, jau cik gadus atpakaļ šeit, tad man pirmā vieta ir darba vieta, ir Berģie Baložu kultūras nams kā pianists. Jā. Kā toreiz bija, nevarēja strādāt vairākās vietās, un māte tur piestrādāja, un viņi noformēja, viss jau, kā tas notika, noformēja mani tur. Jā. Pēc tam man bija VEFs, kur es tiešām strādāju, un no VEFs man bija nepieciešams, tā bija tā viss lielās, kaut es biju eksperimentālajā cehā, un, protams, arī šo to apgūvu, tas man bija nepieciešams, lai es varētu iestāties nevis neklātienē, vakar nodaļā politehniskajā, ja, jo vajadzēja atbilstoši darba vietu. Un tad es VFā nostrādāju apmēram gadu, un tad aizgāju uz to slaveno gāzes pārvaldi. Ja. Žēl, tur vajadzētu, ko es varu pateikt. Tāds Gunārs tēvam bija draugs arī radio
es saukšu meistaru inženieri, kas kaut ko būvēja, un Gunārs Freimanis. Un šis Freimans savā laikā bija pat nosēdējis cietumā par ierakstu. Viņš izgatavoja uz rentgena tām filmām, iegriez bija tāds, neizdzirdējis pa tādu veidu, plati. Teiksim, viņi būtu viens skaņdarbs, vai ne, vai 3 vai 5 minūtes, bet izmantoja, un bija arī tāds pakalpojums tepat uz Elizabetes un Tērbats ielas stūra, ne tur, kur, tur ēdnīca visu laiku bija, kur lido ir, bet nākošais, uz Vidzemes tirgu, nākošā atradās tāda ierakstu studija, tu varēji aiziet, tur ierunāt vai iedziedāt, vai kā, un tev iegriez uz tādu plastikas gabaliņu, ja, kur tu varēji uzlikt uz plašu atskaņotāju. Lūk, un tajā laikā kreisie ieraksti, ja, tātad no magnetofona, pārakstīja un to kā materiāli izmantoja rentgens. Ja? Tātad tur parasti tās bija plaušas, ja? Tur kaut kāds nosaukums bija. Lūk, un šis Gunārs Freimans bija norāvies un viņš bija pavadījis kādu laiku cietumā. Bet neskatoties to, es faktiski nezinu, kāda attieksme padomja laikā bija par tiem, kas ir sodīti. Ja? Viņš strādāja par galveno radistu, ja par raidītāju priekšnieku gāzes pārvaldē. Un par cik viņam bija pazīstami mūziķi, var sakot, viņš tur bija savāds, tur strādāja mūziķi, ja? Cik daudz es esmu tur pieminējis, konkrēti trombonists Āmoliņš, ģitārists Slaveckis, ja, kas spēlē vien brīdi pie Paula tanī sekstetā, ģitārists Mencis, trompetists, kā viņu sauca, tur viss orķestris, respektīvi. Jā, un par to mums bija divreiz, arī tēvs strādāja. Ko tas darbs nozīmēja? Tu ierodies no rīta gan 8, jeb 9, neatceros precīzi. Vienam otram muziķim tas diezgan grūti. Jā, bet tu tev ir noteikti rajoni katram, ja? Kur tev ir jāpārbauda tās gāzes iekārtas. Ja? Un tad skatījās, tagad tādas lietas laikam nenotiek, tikai, ja kāda problēma, tad ir jāizsauc. Tad bija reiz mēnesī, ja tev atradās gāzes plītiņa vai vannas aparāts ar silto ūdeni, tas bija jāpārbauda un jāpaņem no iedzīvotāju paraksts. Ja? Un tad tādas lapas, nezinu, vai man kaut kur ir saglabājušies, dzīvokļu iela, dzīvokļu numurs, iedzīvotāju uzvārds un viņa paraksts. Ja? Tādā es bijis. Ja? Un kas tad arī tiem muziķiem cik izdevīgs? Tur no rīta atnāca, paņem to lapiņu un ej tālāk gulēt, jeb kaut ko, un vilto paraksts, un kas tikai tur nebija. Ja? Un, protams, es kā jaunais, ja, tātad man ir meistars, tas nebija mūziķis, pa meistariem, tiem galvenajiem nebija mūziķi. Bet pirmajā dienā, un tāda droši vien bija pirmdiena, ja, pirmais darbs bija aiziet uz ēdnīcu, un viņam vajag salāpīties. Ja, es jau it kā arī esmu pazīstams ar alkoholu. Viņš saka, tad tā mums tu varēsi ieraut. Ja, darbs šodien nekāds nebūs, ja, to es ļoti labi atceros. Es tur paņemu mannā puturu pretī Vidzemes tirgumu. Un viņš paņem Volgas vīnu, ja, kaut kāds stiprinātais, 18 grādi, kāds viņš bija stiprinātais, un 2 alus. Volgas vīna, es zinu atsevišķi, kas tur Volgas vīns, alus, kas tur. Bet kombinācijā,
Raķešu dzinējs. Jā, to es nezinu, man tālu nebija jāiet līdz Elizabetes ielai tur. Jā, bet tas bija kaut kāds drausmīgs paģirs un tad es pudeli alus un es domāju mazāk to Volksvīnu, kad viņš vairāk izdzēra. Bet jā, tā bija. Tad es sapratu. Man šķiet, ka mums varbūt šoreiz uz šīs jaukās atmiņas ir jābeidz. Jo ir citas lietas jums darāmas. Bet es ļoti ceru paturpināt šo te sarunu, jo mums ir neizrunātas tēmas. Pagaidām paldies un tiekamies nākamajā reizē.